Flotes ielas malā, laukumā, kurā agrāk atradās lepnās emigrantu mājas, patreiz notiek viena fragmentāra rosība. Pareizēji te var pamanīt cilvēkus, kuri kā klaiņojoši dzīvnieki slapstās gar grošiem. Par spītu tam, ka Liepāja var lepoties ar jauki atjaunotām sociālām mājām un labi iekārtotu patversmi likteņu pabērniem, vismaz daži cilvēki par savām mājvietām izvēlas tieši pamestās emigrantu māju graustus. Turpat stāv kokmateriāla novietne, kurā ārēji tāda arī izskatās. Tikai zinātājs tur var pamanīt kaut ko līdzīgu migai. Zem baļķiem izveidotas guļas vietas, turpat kaudzē samest veci apģērba kalni, ēdienu paliekas. Turpat pamanāms arī fizioloģisko vajadzību kārtošanas pēdas. Viss vienkopus. Приют меня не пускают. Мам, я тут жила! Sirmā sieviete neko lāgā par sevīm pastāstīt nevar. Vien to, ka viņai esot 70 gadu, ka viņu sauc Maija un ka ilgu laiku dzīvojas patversmē. Dzīvot viņai te patīkot, esot ērti, svaigs gaiss, arī esot silta sega, ar ko apsakties naktīs. Jā, мне 70 лет. Извините меня. Uz jautājumu, kādēļ viņi nemeklē palīdzību patversmē, skan atbilde, ka tur viņu vairs nelaižot. Kādēļ tā īsti skaidrs nav? Iespējams pie vainas pašas nelaimīgās kaitīgie paradumi. Iespējams cilvēks vienkārši vairs nevienam nav vajadzīgs.